Daudz latviešu īrijā attīsta savu biznesu. Kāds neiztur konkurenci, bet kāds uztver vietējo pieprasījumu un veiksmīgi attīstās. Šobrīd atrodamies Drohedā, kur kafejnīca Salthaus latviešiem pieder jau 22 gadus, un tas noteikti ir viens no vecākajiem latviešu uzņēmumiem īrijā. 2004. gadā kafejnīca atvēra Signe Ozolkāja, kur sākumā biznesu vadīja uz vietas, bet vēlāk no Austrālijas. Pārvaldīt biznesu no otras pasaules malas noteikti nav viegli, tāpēc uzņēmumam mainījās īpašnieki. Un nu jau pāris mēnešus kafejnīcu vada tās ilggadējie pavāri Ģirds Belsons un Aleksandrs Metkovs. Sākums bija tāds, ka es vispār atbraucu uz īriju, dzīvot un strādāt. Viena no vietām, kur es atstāju savu CV, tā bija Salthaus iepriekšējā adrese. Un es arī pie Signes pastrādāju pāris dienas, bet viņai nebija tajā brīdī štata vietas brīvas nebija. Bet vienalga man visu laiku kontakti bija palikuši. Un apmēram pēc kaut kāda gada es sāku strādāt pie Signes patstāvīgi. Tad man sagribējās kaut ko dzīvē pamainīt, un es atkal aizgāju citās vietās pastrādāt, bet atkal atgriezos atpakaļ Salthausā kā pavārs. Daudz gadus biju kā pavārs, un tad es arī pēc vairākiem gadiem es kļuvu par menedžeri Salsmai, tas bija apmēram 3 gadus atpakaļ. Bet tad jau Signe bija aizbraukusi uz Austrāliju un vadīja biznesu no Austrālijas. Jā, nekad man ar Signi vienmēr bija ļoti laba sadarbība. Viņa bija kā ļoti viegli strādāt kopā, tas vienmēr ir bijis normāli. Un tad, jau apmēram pusotru gadu atpakaļ, Signi izteica piedāvājumu, ka viņa vēlas biznesu pārdot. Vai mēs nevēloties pirkt. No tāda piedāvājuma es nebiju spējīgs atteikties, jo praktiski viss mana darbs ir praktiski te. Sākumāja, mājas, tas viss, kas pāriet. Šogad 1. aprīlī mēs pilntiesīgi pārņēmām Sāsmāju un sākām, tā arī mēs sākām turpinām strādāt, jo praktiski nekas nav mainījies, klienti tie paši, ēdienkarti tā paši. Vienkārši turpinām strādāt ar maziem, šo to pielabojot, šo to uzlabojot. Tas ir īstumā, kā mēs kā līdz tādai dzīvē mēs nonācām. Biznesam 22 gadu, mēs esam šeit, pilns, brīvu vietu. Kas ir tas noslēpums? Tur ir veiksmes apsvērti. Mīlēt klientus un mīlēt lietu, ko tu dari, un mīlēt, ko tu dari. Un cilvēki to novērtē. Un arī par personālu. Personāls ir jāmīl, un viņi mīlēs savus klientus, un viss notiksies. Mēs pēc tāda principa arī cenšamies strādāt. Nevienmēr viss izdodās, bet... Ēdienkartē ir nozīme? Kā liela nozīme, jo ēdienkarte nav mainīta jau gadus. Jau 10 gluži ne, bet ar mazām izmaiņām, jo ir cilvēki, kas nāk uz noteiktu. Viņam pat ēdienkarte nav jāpasniedz, bez ēdienkartes pasniegšanas viņš zina, ko viņš vēlās. Un salauz lietas, kas strādā, ēdienkarte ir nozīme. Vai tev ir kaut kādi nākotnes plāni, ieceres? Jā, ir ieceres atvērt vakarus, jo pēc to es arī nevaru šodien atvērt durvis, pateikt, mēs strādājam vakarus. Tam ir jāsagatavojas, vai gribu pārdomāt ēdienkarti, pārdomāt piedāvājumu, sākt ar pāris 2 dienām, tad piekdienu, sestdienu vakarus. Jā, tā tie ir plāni paplašināt. Jo līdz šim mums ir kāds darbs laiks? Tikai dienas no 8 līdz 5, pirmdien, otrdien, trešdien līdz 3. Īrijā dzīvoju jau 15 gadus. Atbraucot šeit, no sākuma strādāju pāris gadus konditorijā. Tad nāca piedāvājums man pamēģināt par pavāru Salsmājā. Tā arī sāku strādāt Salsmājā kā pavārs. Tā esmu līdz šim brīdim arī strādāju kā pavārs. Ir atbildība, protams. It kā mēs esam kā viena komanda, kā viena ģimene. Mēs strādājam visu laiku kopā, mēs esam draudzīgi. Mēs it kā iekšēji, man liekas, ka nekas nav mainījies. Tik daudz, cik mēs esam kā saimnieki. Protams, ka lielāka atbildība ir tāda, bet tīri priekš manīm tā kā
vairāk miera sajūta tāda, bišķi tā kā, tomēr es vienmēr Girtam teicu, ka, labāk ir strādāt tā kā priekš sevis, pašam būt saimniekam un pašam vairāk tā kā uz kaut ko tiekties. Tu nevari atnākt tā kā pie konvejera, aiziet nostrādāt, noraut savas stundas un aiziet mājās. Tomēr, tā, kad tu gatavo cilvēkiem, un viņi nāk, un tu gatavo garšīgi, un gatavo no dvēseles ar sirdi, tad tur ir tas tomēr atmosfēra arī daudz ko dod. Mums ir patīkama atmosfēra un vienmēr visi ir gaidīti. Un mēs vienmēr ar katru klientu mēģinam, ja viņam kaut ko viņš negrib, vai viņš kaut ko grib pamainīt ēdienā, tad mēs ejam pretī un mēs tomēr sniedzam gandarījumu cilvēkam. Un mēs arī strādājam pie tā, lai cilvēkam, lai klientam būtu patīkami atrasties šitur un lai būtu garšīgi, un lai viņš vēlreiz gribētu atnākt un vēlreiz un vēlreiz. Kā tad ir strādāt pie Girta un Aleksandra? Ļoti forši. Mēs jau sen strādājam kopā. Tagad vispār neko nemainās. Tā ir. Viņa kā bija, tā bija. Ļoti forši strādā. Viņi visu dara. Jā, paprasi kaut ko, viņi visu laiku iet tev priekšā, tev palīdz visu laiku. Un mums nav tā, ka viņi saimnieki nejūtas tā. Mēs jūtam, kā mēs strādājam kopā. Viņi dara visu priekš restorānu. Tagad mums mainas visas. Gribam vakarus attaisīt vēl. Būs ļoti forši. Mums bija vakars, bet mēs gribam jau citu tagad drusciņu samainīt kaut ko. Es strādāju 17 gados Salthausē, bet tagad ar viņiem kopā būtu. Tad redzēsim, cik palikšu ar viņiem tagad.